Ervīn, tikko pabeidzām spēli pret Nevežis. Rezultāts 2-0 uzvarējām, ap 2 golu otrajā puslaikā. Kādi tavu komentāri? Komentāri laikam īsi. Ne tas labākais sniegums no mūsu puses. Jā, laikam kaut kur spēlētāji ne līdz galam saprata, kas no viņiem tiek prasīts. Šodien vismaz pirmajā puslaikā no otrajā jau nedaudz uzlabojām visu, bet vēl ir laiks vēl uzlabot savu sniegumu, teiksim tā. Ņemot vērā, ka šī visticamāk ir pēdējā pārbaudas spēle pirms sezonas sākuma, kāds ir tāds kopvērtējums vispār? Vai esi gatavs, vai sanāca izdarīt visu to, ko gribējās, un kāds ir sajūts? Es noteikti esmu gatavs, vai gatava komanda, to mēs redzēsim jau pirmajā spēlē, es domāju, bet tā pa lielam laikam viss sanāca, ko gribējām, gan tāda laba apstākļa mums bija diezgan priekš treniņiem, gan trenažieru zāli, visu fizisko darbu izdarījām, jā, tā kā tagad palikušas tās atlikušās tur dienas, jā, vairāk varbūt pievērsīsimies kaut kādām taktiskām niansēm, kas arī šodien pietrūk, bet kopumā ar padarīto darbu esmu apmierināts, redzēsim, kā spēlētāji to uztvēra un kādā stāvoklī viņi, teiksim, būs uz to sezonas sākumu. Pirmā spēle virslīgā pret Rīgu izbraukumā. Ja nemaldos, 2 gadu atpakaļ bija tieši tāda pati situācija, un tur gandrīz sanāca sarūktināt. Ir jau kāda doma tur arī? Nē, doma mums ir ļoti vienkārša. Katrā spēlē iet un spēlēt par punktiem, tā lai mēs esam katrā spēlē iekšā līdz pēdējai minūtei. Tāda ir tā doma, un tur jau mēs neskatīsimies uz nosaukumiem, uz budžetiem un vispārējo. Ja? Gatavosimies no spēles uz spēli, meklēsim kaut kādus pretargumentus katram pretiniekam, skatīsimies, kur mēs varam izmantot varbūt viņu kaut kādas vājās puses, mūsu stiprās puses un mēģināsim kaut kur arī pārsteigt. Bet noteikti galvenais, ko es gribu redzēt, ir tas, ka mēs esam katrā spēlē iekšā līdz pēdējai minūtei.